Labs vakars jūs mājās, labvakar visiem. Prieks, ka esiet atraduši vasarīgā vakarā būt kopā ar mums. Un, jā, jautājums ir, vai šeit kāds ir pirmoreiz vidū platformā. Ielieciet plusiņu. Jā, šovakar mēs nākam pie jums ar ļoti jaudīgu projektu. Kāds ir pirmoreiz? Ar to es arī jūs apsveicu. 2, 3 vārdos, kas ir vidū platforma. Tātad mēs esam virtuālajā pasaulē jau 14 gadus, tie, kas nezina. Mēs bijām dzīves elpa līdz pagājušā gada nogalē. Saucās mūsu projekts dzīves elpa. Un šobrīd platforma vidū ir turpinājums mūsu iepriekšējo 13 gadu darbam. Vienkārši mēs sapratām, ka mums ir jāpāriet nākošajā līmenī. Un līdz ar to radās platforma vidū. Tā kā mēs esam šajā virtuālajā vidē, mēs esam gana droši. Un ar mani kopā arī visus šos gadus ir Maira Gūtmana, tā kā arī Maira ir stabila vidū platformas pasniedzēja, un es domāju, ka Latvijā šobrīd ļoti zināms cilvēks, kas ne tikai stāsta par plaukstām, bet mēs daram brīnumu lietas kopā, un Maira pat atsevišķi arī. Tas, ko Maira pastāstīs, ir ļoti būtiski. Mēs runāsim tātad tas, ko Maira šovakar stāstījis, ir par to, cik mūsu mīļās plaukstiņas ir enerģētiski spēcīgas, kas viņās slēpjās, un ko ar to visu darīt. Un šis priekš mums kā platformas, šis ir 2. kurs. 2023. gadā bija 1. kurs. Un tagad mēs viņu esam atjauninājuši, papildinājuši, un tagad ir 2026. gada kurs apjomīgs, un par to visu tad šovakar arī mēs uzzināsim, un es pie jums atgriezīšos kaut kur vēl par vidu, jo man jums ir ko pastāstīt. Lūdzu, Mairī. Jā, paldies, Evce, un labs vakars jūs mājās. Jā, Evai varbūt ir vasarīgs vakars, bet Rīgā ir lietus un zibeņi un pērkons, tumšs un apmācies. Bet man mātes atbrauc no Jūrmalas un teica, no jums te līst? Tā kā, jā, tas tā. Un ļoti daudz, kur var vilkt paralēlis, ja, tādas likumsakarības ieraudzīt arī enerģijas pasaulē, ja, varbūt tā, un pagriezies ap stūru, varbūt pavisam kaut kas cits. Un tas ir ļoti interesanti, ja mēs sākam tādā veidā skatīties uz dzīvi un uz enerģiju, mēs varam iegūt ļoti, ļoti interesantu dzīvi, kas kāpj ārā no materiālās, pieredzētās materiālās dzīves izpausmēm. Un, jā, kā mēs varētu šovakaru pavadīt? Es domāju, ka es jums mēģināšu nedaudz iedot sajūtu par to, kāds varētu būt šis kurs. Un tad es domāju, ka Eva varētu parādīt pēc tam jums, kā tas izskatās platformā, kādas tur ir tēmas, kā tas ir organizēts, kā tas atvērsies, lai jums, tā kā vairāk būtu skaidrs par to, kas tas ir, lai nav tik liela, varbūt sajūta, ka jūs pērkat civēnu maisā un neredzat, kas tam lācītim tur īsti ir vēderā. Bet vienalga, jūs droši vien lielāko atklāsmi priekš sevis veidosiet kursa laikā, šā kā tā, neatkarīgi no tā, cik daudz es jums šobrīd tur izstāstu par to, kas tas tāds ir.
Nu, lūk, man ir prieks tiešām, ka ir cilvēki, kas ir pirmo reizi, kas nav saskārušies ar dzīves elpu un vidu. Un, jā, šis kurs tapa brīdī, man liekas, ka uz ļoti daudz ko Eva man provocē, kaut ko, kaut ko uztaisīt. Un tad, kad viņi saka, nu, tā kaut ko tur tādu, šādu, tādu, tad es saku, tā pagaidi, ļauj tam manī padzīvoties. Un tad man pēkšņi parādās kā ideja, kā tas varētu izskatīties, nu, praktiski kursa veidā. Jā, un šis bija, man liekas, pirmais tāds mums mēģinājums izveidot video kursu. Nevis nodarbības, kā tas bija agrāk formātā, kad reiz nedēļā ir tikšanās, pusotru, dažreiz 2 stundas garas, un tad mēs tur mācāmies, un galvas kūp visi, un tāds formāts bija ilgstoši. Un saprotot, ka mūsdienu cilvēkam laiks ir arvien mazāk un arvien grūtāk viņam to pusotru stundu izvilkt no sevis, un bez tam arī psiholoģiski uzmanību noturēt ir diezgan grūti. Un tāpēc mēs toreiz nolēmām paskatīsimies, kā ir, kad ir šādi, kad ir tāds, kā tu, es nezinu, kā tev tur atverās, nu, Eva pēc tam pastāstīs, kā atverās materiāli, ja? Bet tas ir vai nu video vai audio formātā īsākā, daudz īsākā nekā pusotra stunda. Un tur, protams, ir klāt arī vēl kāds arī dienas uzdevums un dienas jautājums, par ko padomāt. Jā, tā bija doma, ka mēs šādu kursu izveidojam. Nu, viņš pirmoreiz aiziet tāds kopā ar mūsu pieskatīšanu, ar grupu, bet pēc tam viņš dzīvos tā kā pats kā video kurss. Nu, šobrīd jums arī būs vēl grupa, un jums arī būs vēl coachinga sesijas, kur jūs varēsiet uzdot jautājumus un kaut ko praktiski padarboties vēl, un kaut ko noskaidrot, un kaut ko saprast, kas nav saprasts, un tā tālāk. Ja, tā kā, nu, arī nav vienkārši tikai tāds materiāls un viss, un studē pats. Kaut gan, nu, tas arī šobrīd ir diezgan daudz, kur es pati esmu daudz tādus arī enerģētiskā ziņā, par enerģētiku, par enerģiju, par šīm te lietām ļoti daudz ko mācījusies tieši šādā te veidā. Tā kā, jā. Un jūs droši drīkstat kaut kādā brīdī mani pārtraukt vai celt roku vai slēgt mikrofonu un jautāt, ja kaut kas nav skaidrs, kaut ko gribas precizēt, ja? Nu tā, nedaudz par to, kā es līdz tādai dzīvei nonācu. Tad es esmu no tiem, kurai nu, nekādas priekšnosacījumi par to, ka kaut kādu enerģijas varētu just un kaut ko varētu dziedināt, nu nekas man tāds nebija agrāk. Un tas viss pirmo reizi tam pieskāros, kad 2001. gadā, risinot savas veselības lietas, par kurām man nebija tas tā kā, nu, veģetatīvā distonija, ja kāds zina, par ko ir runa, nu, tad tas bija man. Tikai tajā laikā vēl tik daudz par to nerakstīja, tik plaši vēl to nezināja. Un arī es nezināju, kāpēc man ir reibuņi, kāpēc man asinsspiediens lēkā, kāpēc man vispār ir tāds stāvoklis, ka es nezinu, kā sevi savākt, kā vispār dienai cauri izdzīvot. Un tad viss sāks ar nodomu. Un tāpēc es ceru, ka jūs arī kursa laikā sapratīsiet, cik būtiska lieta ir nodomam, cik būtiska lieta ir apakš mērķim, ne tikai mērķim iegūt dziedinošas plaukstas, bet kāpēc? Bet arī būtiski ir motivācija, un tas ir daudz lielāks virzītājs spēks nekā vienkārši
Vienkārši es gribu zināt, man interesē, man patīk, tas ir forši, un tas būtu forši, ja es varētu sevi un visu savus mīļos dziedināt un tā tālāk. Jo rekur visi apgalvo, ka tādas spējas ir ikvienam, un es esmu arī advokāts šim teikumam, ka šādas spējas ir ikvienam, to attīstīt, trenēt var ik viens. Jautājums ir tikai par interesi, vai man tas interesē. Jo es pieļauju, ka jums katram dzīvē ir bijusi situācija, kur kaut kas ir aizdedzinājies jūsos, un jūs izurbinājāties tam cauri un zinājāt labāk vēl nekā pasniedzējs. Jo es sevi atceros, tad, ko es mācījos, neko neatceros, bet tad, kad bija jāraksta diplomdarbs, nu tur es biju spiesti izurbties cauri, un to es zināju labāk kā jebkurš cits. Ja? Un jums noteikti ir tāpat, un ja jums ir iekšā šīs te, kā man tas interesē, kā es to gribu izzināt, kā man tas patīk, tas ir viss krūtākais dzinējspēks. Ziņkārība un prieks. Ziņkārība un bērnu spēlēties prieks. Nevis cenšanās, nevis bailes, nevis prāta nodoms, ka man to vajag, jo zāļu skapītī ir jābūt arī tam tagad, visi saka. Nu, tā kā nē, ja? Viss jaudīgāk aiziet, ja jūs to darat tiešām ar šo te vieglumu, ar prieku, ar ziņkārību, un tad labā ziņa tajā ir tā, ka tad tas neprasa laiku, jo tas notiek tā kā nemanot. Tur nav tā, ka man tagad, vai man 101 darbs, man tagad tas viss jāatliek, jo man tagad ir jāmācās, man tagad ir nākamā nodarbība, man viņi ir jāizskata un jāizurbjās cauri un jāizdara mājas darbi. Jā, mums, diemžēl, daudz refleksu vēl nāk no skolas, jā, un augstskolas un tā tālāk. Bet šeit ir jāiemācās mācīties, ja šeit ir jāatrod tā kā priekš sevis savus ritmus un savus šis te vieglums. Un tad tie brīnumi notiek, jā. Bet atgriežoties atpakaļ pie mana stāsta, es sākumā mēģināju būt nelaimes čupiņa, kas apsēžās blakus ģimenes ārstam un saka, nu tā, ņem un tiec ar mani galā, tagad es nesaprotu, kas ar mani notiek. Nu, un tad, kad es sapratu, ka tas, kā viņš saprot, kā tās lietas notiek, ka tas mani neapmierina, no domas, ka man visu atlikušo mūžu būs jādzer kaut kādas zāles, man pilnīgi nē, tā kā nē. Jo tas nebija tā situācija nebija tāda, kā, kad sāp kakls, iedzersi tur paskalos, iedzersi kādu tableti, iepūtīs kaut ko kaklā, nezinu, tur vēl pēc nedēļas jau nesāpēs, varbūt pat ātrāk, ja. Šajā situācijā es sapratu, šitas nebūs tas gadījums. Un tad es atceros to kaut kādu iekšējo tādu sajūtu, ka man pašai tas ir jāatrisina, man pašai tas ir jāsakārto, un šis lēmums, un jebkurš jūsu lēmums, tāpēc ir jāsajūt, kad bieži vien šādi lēmumi tiek pieņemti, tad, kad mūs iedzen stūrī. Diemžēl, tad visjaudīgākie lēmumi notiek, kad vairs nav kur atkāpties, kamēr vēl tablete, kamēr vēl kāds cits zina labāk par mani, kamēr vēl kaut kas, tikmēr mēs šādus te jaudīgus lēmumus nemākam pieņemt, bet vajadzētu. Ļoti vajadzētu, un to mēs varam izdarīt, to mēs varam uzražot sevī šo te pļāviens, bet tiešām manī tas ir, bet tiešām es zinu, es jau sen zināju, ka tas manī ir, un es sen zināju, ka es varu pati sev palīdzēt, es sen zināju, ka es pieskaroties, un ja jūs patīsiet atpakaļ, jums noteikti būs situācija, kur jūs, nezinu, vai sev tur uzlikāt plaukstu uz pieres, jā, vai bērnam pamasējāt vēderu un pārgāju. Mēs tikai nepievēršam tam uzmanību. Tas, kas notiek netīšām un dabiski, mēs parasti tam nepievēršam uzmanību, bet vajadzētu. Tieši tam ļoti vajadzētu pievērst uzmanību. Lūk, un tā šis mans nodoms, ļoti spēcīgais nodoms, man toreiz aizveda gan pie adetu terapeites,
man saregulēja ļoti ātri, man saregulēja spiedienu, asinsspiedienu, un vienlaikus es atklāju cigunu. Es nonācu pie Igora Kudrjavceva, un priekš manis tā bija pilnīgi jauna pasaule. Un arī tur jau, protams, sākās jau saberzējam plaukstas un turam starp plaukstām enerģijas bumbu. Vai neliekas, kas pa sviestu, kāda bumba, ko tu taču tur tukšu gaisu turi, ko tu man te stāsti, ja? Bet tā praktiski sākas jebkura ciguna sesija, jebkurš ciguna skolotājs, jebkurš tas, kurš māca enerģētisko medicīnu, ik viens jums kādā brīdī pateiks, saberzējiet plaukstas, paberzējiet nadiņu sajūtat, kas jums notiek rokās, un turat bumbu. Un pamēģinam tagad to arī izdarīt. Ja? Tā kā tās mums rokās ir ne tikai šie te galvenie enerģijas meridiāni, kas ir ķermenī, ja? Bet arī ļoti daudz smalki kanāliņi, katrā nagā tur ir 120 kanāliņi, un ja mēs šādi te paberzējam nadziņus, ja? Tad mēs varam sajust tādu kā elektrības sajūtu pirkstos. Ja? Tas ir gan fizioloģiski no berzes, protams, ja? Mēs aktivizējam tur tīri dēļ berzes, ja? Mēs aktivizējam, bet vienlaikus mēs aktivizējam arī enerģijas pieplūdi šajam rajonam, pirkstiem, un ņemot vērā to, ka plaukstas mums ir visjūtīgākās, visvairāk uztrenētas pieskārieni. Mēs ar plaukstiem mēs pieskaramies sev, ja, kaut kur mēs jūtam. Ja, ja mēs pieskarsimies galdam ar plaukstu, mēs diezgan precīzi sajutīsim to galda sajūtu, šo te kontaktu. Ja. Bet ja mēs, piemēram, ar pēdu to izdarīsim, mums šī sajūta nebūs tik precīza, ja, tāpēc, ka plaukstas ir visatstrādātākais sajūtu, taustas mehānisms. Ja? Un tagad pamēģiniet vienkārši iztēloties, saberzējot plaukstas tā, ka ir silti, saberzējot nadiņus. Ja? Un pirmais vienkārši pirmais nomierinamies, izelpojam, relaksējamies. Un tagad paturam, it kā mēs turētu starp plaukstām bumbu. Neko nemēģinam tagad domāt. Domas ir ieliktas vēderā. Domas ir paēstas lejā līdz vēderam, galva ir tukša un brīva. Novērojam. Kas notiek? Un kas notiek, kad mēs tā kā tuvinam plaukstas? Var gadīties, ka rodas sajūta, ka kaut kas traucē plaukstām tuvoties. Protams, mēs varam tagad tā ar prātu, ar spēku, saliku kopā, nekas man netraucē. Ja? Tad tur ir tā atšķirība, ja? Starp prātu un to smalko sajušanu, kas ir trenējama lieta. Ja? Ka mēs lēnām un mēģina tā kā drusku tās pirkstiņus, ja, bišķiņu paplest, lai tā kā plaukstas iekšpusē āda nedaudz nostiepjās. Ja, tas arī padarīs tās plaukstas jutīgākas. Ja, tas aktivizēs to enerģijas pieplūdi tieši uz plaukstām. Un starp pirkstiņiem šeit arī ir vismaz viena, es nezinu, kas tā, odziņa, kāda odziņa. Ja, pirksti nav kopā. Ar laiku tas pats notiek, tāpēc, ka šeit nāk arī enerģijas kanāliņi nav tikai plaukstas centros, kas ir visjaudīgākais, ja, kanāls, un pirkstu galos ir arī, bet ir arī šeit starp pirkstiem, ja, un tad, kad trenē šo te plaukstu jutīgumu, ja, tad kādā brīdī jūs jutīsiet, ka jūs nevarat, ka jums tā kā traucē pirkstus salikt kopā. Kaut kas liekas, ka tur ir ielikts iekšā. Ja? Tas ir tas, ko vajadzētu vērot, novērot un ik pa laikam
piefiksēt. Šodien es to piefiksēju, šodien es to atradu tajās savās plaukstās. Jo no vienas puses liekas, nu kas tur, nu kur tur var atrast? Tur var tik daudz, ja sākam strādāt ar enerģiju, var tik daudz interesants nianses atrast visā tajā. Un, jā, un šādi te spēlēšanās ar šo te bumbu, un tad mēs viņu izplešam un mēģinam tā kā sajust, ka nē, it kā gumija būtu pielipusi pie plaukstām, es viņas nevaru izplest. Nevaru ne viņas saspiest, ne viņas pavisam izplest. Un tad mēs turam vienu plaukstu uz leju un ar otru tā kā riņķojam virs. Un būs atšķirīgas sajūtas. Labajā plaukstā būs cita sajūta nekā kreisajā plaukstā. Jo viena plauksta ir uztverošāka, jā, tā, kas ir saņemošā, tā ir uztverošā, bet tas var būt dažādiem cilvēkiem. Un tad, kad ir šī sajūta, ja, kad es taču, tā kā es vienkārši tikai kustinu roku, es tikai kustinu plaukstu virs otras plaukstas, un es jūtu, un tās man bija pirmās tādas, wow, kā tas var būt? Ja, tas pirmais šoks par to, kā tas var būt, bet tas bija nešaubīgi, es to jūtu. Protams, tā jūšana nav tā, ka man kāds berzē par roku kaut ko, ja? Tā ir enerģijas jūšana, tā ir smalkā jūšana, kas ar laiku kļūst ļoti spēcīga. Ja? Un tad, kad jūs šo te bumbu katru dienu patrenēsiet šādi te turēt, un tas nav tikai, lai aktivizētu plaukstus, tur ir vēl citi labumi. Ja? Mēs visu savu enerģētisko sistēmu šajā brīdī uzlādējam, harmonizējam, enerģizējam, sakārtojam. Tas nav tikai par plaukstu jutīgumu. Lūk, un cigunā tur tas bija man tas lielais brīnums, ka mums ir pieejams kaut kas tāds, par ko vispār neviens nekad man nebija stāstījis, nebija par to runājis, es neko no tā nezināju. Un sākās visādi brīnumi jau tad, jā, ar to, kā es jūtu enerģiju, kā es varēju. Man nav neviena tāda stāsta, ja, ka es varētu teikt, es pieliku tur savas plaukstas un palika labāk. Ir daudziem palika labāk, bet nekad jau nevar zināt, vai palika labāk no manas klātbūtnes un manas pārliecības, ka es zinu, ko es daru. Tāpat kā mums paliek labāk, kad mēs aizejam, ja, pie ārsta, un viņš zina, kas jādara, un viņš mani safiksos un tā tālāk. Ja, tā kā placebo efekts jau nevar izslēgt arī šajā gadījumā. Bet vienalga tas strādā, un cigunā laikam bija šis te brīnumainais pieskāriens, jā, tas bija viens no pirmajiem paņēmieniem, kā strādāt ar enerģiju, kad, ja man ir kāda vieta, kas man ir, jutīga, nezinu, galva, auss, vai kas, kad es turu šo vietu starp plaukstām, un tas var būt cēlis. Ja tā, piemēram, nezinu, jostas vietā ir grūti turēt, ja, tad es varu domās nosēdināt sev priekšā sevi uz krēsla, vai paņemt kādu lellīti vai lācīti, kā savu surrogātu objektu, un strādāt ar viņiem kā ar sevi. Enerģijai nav atšķirības, tas prātam ir kā man taču, ja es neturu cēlis, tā kā cēlis var noturēt ar plaukstām, ja, bet nezinu, tur kaut ko citu es nevaru noturēt. Līdz ar to, tad man liekas, ka es nevaru strādāt, tad man ir sarežģīti, jā. Tā, jautājums, droši.
slēdz iekšā mikrofonu un saki jautājumu. Man jautājums ir, ko jūs sakat par reiki enerģiju? Jā, jā, jau paldies. Zini, ir tā, ka es. Man ir grūti pateikt, kāpēc, bet kaut kā no rēķī man vienmēr ir kaut kas atturējis. Es nezinu, man nav tāds pilnīgs skaidrojums, kas tieši un kāpēc, bet es neesmu. Es esmu izlasījis grāmatu par rēķī, man tas ļoti patika. Un kaut kā liekas, ka man taču jāiet kaut kur, jāpiesakās, kaut kur jāpamācās, kaut kur jāiegūst tā pirmā, otrā, trešā pakāpe. Es nesaprotu. Man nav tāds konkrēts arguments, ar kuru es varētu pateikt, tā kā nē. Jā, bet man liekas, ka jā, tā ir arī lieta, kas strādā, cik es sajūtu, tur, diemžēl, ir egregoru bojā bizness, diemžēl, un cilvēki, kas lieto šo sistēmu neatbilstoši, bet līdz ar to, cik es to neesmu mācījusies un es neesmu lietojis, es neņemos tā kā pilnīgi droši pateikt, tas ir tas vai tas ir tas. Jā, vienkārši man kaut kas bija tāds, kas man tā kā atstūmja. It sevišķi ņemot vērā, ka tad, kad es atklāju šo te enerģijas pasauli, man bija sajūta, ka es gribu visu. Es nezinu, kā es ēdu aumaļām, es visu, kur vien varēju, ko vien varēju mācīties, to vien es mācījos. Un džinšinjitsu sistēmu mācījos, un tā nav tik zināma kā reiki, bet viņa ir nosacīti, var teikt, ka šī džinšinjitsu sistēma vai arī šo te brīnumainais pieskāriens jau ir kaut kādas līdzības, jau ir, vai ne? Tikai netiek lietot simboli, kas tiek lietoti reiki, un, un tās iniciācijas arī nav tādas. Ja? Tā kā, nu, Savā laikā, kad mēs ar manu cigunu skolotāju runājām daudz par visu ko, tad viņš teica, Ķīnā, kas ir tā kā ciguna dzimtene, tur nav pakāpes. Tur ir skolotājs, meistars, skolnieks. Un tur nav iniciācijas. Kad, ja tev nav kāds skolotājs tur tagad uzlicis tur savu svēto pieskārienu, tad tu tur nevari to praktizēt. Un ja ir uzlicis, tad tu vari praktizēt. Es nezinu. Es nezinu, tāpēc es saku, līdzīgi kā par jogu, es neesmu tur gājusi iekšā un dziļi un dikti, lai es varētu atbilstoši kaut ko par to teikt. Lūk, tā tad, jā, kā jau es teicu, ļoti sirsnīgi daudz un dikti mācījos pie dažādiem dziedniekiem vēl arī, un baltu zīmju enerģētisko sistēmu mācījos, un pirtslietas, un šo džinšinjitsu, un tad vienā brīdī mani uzrunāja viena no cigunu vingrotājām, un tā visa rezultātā viņa pati ļoti gribēja to mācīties, un tā es nonācu pie Ērika Perla un mācījos rekonekciju, un pēc tam ar visu šo bagāžu es sēdēju ļoti, ļoti nopietnā veselības izaicinājuma peļķē, un tā bija nopietnas iekšējais jautājums. Kāpēc? Kāpēc es, kurai bija atbildes uz visiem jautājumiem, jebkuram, kas atnāca pie manis, es varēju pateikt, ko darīt, kā darīt, ja?
kādus vingrinājumus pildīt, kā elpot, kā tur, ko tur un tā tālāk varēju rekonekcijas sesiju taisīt un tam līdzīgi. Ar visu to es sēdēju, man liekas, gan rekonekcija laikam atnāca. Tenī starpā rekonekcija, man liekas, bija pēc tam, bet kaut kur ap to laiku, jā. Tīzla sajūta, ne, kad es tik daudz zinu, man ir tik daudz dažādas sistēmas pieejamas un tik daudz dažādi certifikāti, un es mirstu nost. Un tad, jā, tenī brīdī atkal tas bija tāds stūrī iedzīts moments priekš manis, šajā brīdī piedzima sajūta, teikums, iekšējais teikums. Es nezinu, par ko man tas viss ir sakritis virsū, bet es zinu, ka es no tā tikšu ārā kā uzvarētāja ar dāvanā vēl pie tā. Un, ja es sākumā jums runāju par nodomu, tad tajā brīdī no šīs ļoti spēcīgā un emocionāli pastiprinātā teikuma manī, es pēkšņi, man liekas, es to pēc tam tikai sapratu. Man liekas, ka tajā brīdī uz mirkli biju tajā nākotnē, kur tas bija realizējies. Kur es skatījos atpakaļ un teicu paldies visam, kas ar mani ir noticis. Nevienam nenovēlu. Šādas te sajūtas, caur kurām es izgāju, un fiziskās problēmas, bet es pabiju jau tajā nākotnē, un tenī brīdī ļoti daudz kas var mainīties. Jo vienas plašas plaukstas, lai kā jūs apgūtu, lai kādas tehnikas jūs apgūtu, viņas nestrādās bez ticības, bez pārliecības, bez kontakta ar radītāju, ar visumu, bez iekšējās sirds vadības, nestrādās. Un tāpēc šīs lietas ir ļoti būtiskas. Un par tām mēs arī tur runājam. Lūk, nu jā. Ik pa laikam es sajūtu tādu iekšējo balsi, kas teica, tev ir jāmāca rekonekcija, tad savās nometnēs es pāris gadus arī mācīju viņu. Un tad nāca arī Joe Dispenza, kad šis spēcīgais nodoms manī bija, tad visums pārkārtojās, lai atbilstu tam. Un man atnāca ļoti daudzas atbildes, un būtiskākā no tām bija mana iekšējā pasaule nosaka to, kas notiek ārējā pasaulē. Un tas ir visbūtiskākais radītājs. Un pārējās lietas ir instrumenti, kuri var būt man kā palīgs, kā tilts, lai es nonāktu pie savas būtības, pie sava ceļa, pie savām transformācijām, lai es transformētu sevi par to, kas es pēc pašas būtības esmu, un tas ir radītājs. Tas ir dievišķais pirmsākums arī ir manī, un pirmavots arī ir manī. Līdz ar to, un ikvienā, līdz ar to arī šī te spēja pieslēdzoties tam savam kodolam, jā, to vibrēt, to translēt, un tas nav atkarīgs ne no kāda certifikāta. Jā, dažreiz mūsu prātam, mūsu ego vajag tos certifikātus un tās pakāpes, bet tam, kas mūsos ir iekšā, tam, kas mūsos strādā, jā, viņam nevajag, viņam neko tādu nevajag, bet vajag varbūt kaut kādu vienu, kas pasaka, ej un lieto savas plaukstas, ej un dari, tev sanāks. Un varbūt tas arī ir viss, jo dažreiz ir bijis tā, ka pie manis atnāk cilvēki, kam ir dažādas spējas, un viņi tā, nu kur pamācīt? Es saku, tikai nē, nesabojā. Tagad ar kaut kādām pareizībām, ka
ka es tiešām iesaku ja jūs enerģijas pasaulē darbojaties, tiešām iesaku Ērika Perla rekonekcijas grāmatu izlasīt. Tas tur kursā arī ir kā mājas darbs, ja, jo tur ir ļoti, es kaifoju to grāmatu lasot, jo tur bija ļoti daudz atbildes uz tiem maniem iekšējiem bļāvieniem, nu nē, man nevajag aizsardzības laukus būvēt, man nevajag tur katru reizi tur vilkt cimdus enerģētiskos nost, jo es esmu ar kaut ko aplipusi, nu nē, nu tā nevar būt, dabā tā nenotiek. Daba un visums mums visapkārt ir vislielākais rādītājs par to, kas notiek, kā sinerģijā, kā sadarbībā vienam otru atbalstot notiek lielākā attīstība. Un, un tas bija tāds man ļoti spēcīgs moments, kurš tas pēdējais mans pagrieziens, nu tas nebija pēdējais. Un es domāju, ka pēdējais vēl tikai priekšā. Bet ļoti spēcīgs pagrieziens, kas transformēja vispār manu izpratni, dzīves uztveri, kas no kurienes sākās, kas ir pirmcēlonis, kam. Nu jā, un tad nonākot arī Dispenzas retrītos, viņš vadīja. Kaut gan pats pirmais Dispenzas retrīts arī pašā pēdējā brīdī, mēs bijām ar jaunāko dēlu tur, Minhenē, tas bija 2,5 dienas. Un tur burtiski stunda palikusi līdz beigām, un viņš teica, tā, tagad sadalieties pa 2, sadalieties pāros, un viens būs tas, kurš būs saņēmējs, otrs būs tas, kurš būs devējs. Un saberzējam plaukstas, turam bumbu, un tagad pagriežam to bumbu pret saņēmēju. Ja, tā kā nu, arī viņš, lai arī viņa tā galvenā ziņa ir par šo transformāciju, ja, kamēr es nesaprotu, ka viss manā ārējā pasaulē ir manas iekšējās pasaules atspoguļojums, tikmēr jau nestrādā nekas. Bet tad, kad es to saprotu, tad es paralēli tam varu lietot šos te dažādos instrumentus, kas palīdz. Ja? Un pēc tam jau bija apli, tad organizējās, nu, varat iztēloties, kas tā par jaudīgu enerģiju. Ja kaut kur 1000 cilvēki tiek sadalīti pa 9, viens ir vidū un 8 apkārt, ja, un Dispenza vada to meditāciju, ne pārāk gara, bet ideja tieši tāda pati, ja, kad enerģija, ko mēs jūtam starp augstām, ja, lēnām pagriežam uz apļa vidu un atveram savas sirdis pateicībā par iespēju būt klātesošiem brīnumu radīšanā. Un nē, es dziedinu. Nē, es dziedinu, enerģija dziedina, bet es atveru durvis. Es atveru enerģijai iespēju. Tātad manas plaukstas, mana klātesamība ir atveru durvis enerģijai, spēt nokļūt pie mana mīlošā sirds, mana pateicība par to, ka viss notiek visharmoniskākajā veidā šim cilvēkam, un negaidu nekādu rezultātu, kas ir ļoti grūti, kas ir ārkārtīgi grūti. Saprast, ka ne es, un saprast, ka es negaidu nekādu rezultātu. Jo mēs, visa mūsu kultūra prasa pabarot ego ar rezultātiem. Bet tas ir kaifīgi, ka to iegūst, ka to sajūt, ka nu, tas ļoti var izmainīt dzīvi, tas var ļoti izmainīt to, kā mēs uztveram realitāti un visumu, pilnīgi tāda grūti pastāstīt, jo es tagad skatoties atpakaļ uz tādu sevi, kas pirmo reizi tur visā tajā iekāpa, ja, man, protams, tagad liktos
suņa murgi, ko es te runāju. kas, kas tā par enerģiju, kas tā par citu dimensiju, kas tā par vēl kaut ko tādu, tur jau droši vien tur putni galvā un droši vien, ka vajadzētu aiziet pārsteigties, ja. Bet, bet šobrīd ir ļoti, ļoti daudz, kas mainījies pa šiem gadiem. Tas, kas vēl pirms šim te 25 gadiem, kas bija vēl jaunums, ciguns bija jaunums, enerģija bija jaunums. Tagad tas vairs nav jaunums. Tagad par to runā, par to raksta, par to stāsta, un šī te dzīvības enerģija, par kuru jau rakstīja 5000 gadus atpakaļ, viņu šobrīd var arī parādīt un izmērīt un noteikt, un tas vairs nav tāds vienkārši tici uz vārda. Ja, kaut gan mēs joprojām neticam. Mums joprojām liekas, ka nevar būt. Nu, kā tas var būt? Es tur paturēju starp plaukstām, un kaut kas notika un mainījies. Nu, kā tas tā var būt? Jā, mums kā neticīgajiem tomiem visu laiku vajag pierādījumus. Bet tad, kad mēs šos pierādījumus sākam iegūt, tad viņi kļūst atkal par mūsu motivāciju. Un tāpēc ir ļoti būtiski tā kā vērot visu laiku. Vakar bija tā, šodien ir tā, kas ir mainījies, jo tās nianses ļoti bieži ir smalkas. Un viņas grūti varbūt tā uzreiz ir ieraudzīt. Bet ja mēs tā regulāri skatāmies, regulāri salīdzinām, tas bija arī tas, ko vajadzēja mums cigunu mācoties darīt. Tā kā pakāpties atpakaļ, kā es sāku un kā ir tagad. Jā, un tad es varu novērtēt to starpību, un tas priekš manis ir pierādījums, un tas priekš manis ir motivācija turpināt. Jā, jo cilvēks uz pliku vajag, nu nevar sevi motivēt kaut ko mācīties, kaut ko apgūt. Tas viņam ir īslaicīga motivācija. Bet tad, kad viņš iegūst šos te pierādījumus, kad viņš redz šīs te pārmaiņas, sajūt, ka ir kaut kāda atšķirība, tad tas viņam ir tāds vēl lielāks azarts iet tālāk. Nu tā, es domāju, ka es darīju, ko varēju, lai drusku jūs pajustu, kas es esmu un ko no manis varētu sagaidīt. Un tagad varbūt un droši, jā, ja vēl ir jautājumi, tad droši rakstiet vai prasiet, un tad, jā, tad Evuce varbūt var parādīt to struktūru un kas lācītim vēderā. Jā, Maija, bet tu vari iedot kaut kādu nevis mājas darbu, bet es tagad pastāstīšu, un par to laiku viņi kaut ko var darīt. Tas novērsīs uzmanību no manas stāstījuma. Ja es gribēju teikt, tas saprotu vai nu viens vai nu otrs, jā. Kaut kad, kad trenējās, tad jau to var izdarīt. Jā. Nē, nu var vienkārši, plaukstas ir stiltas un vienkārši turēt, nezinu, ceļa locīta vai, piemēram, vienu plaukstu. Nu, tā kā man, jā, šeit ir pa vidu celis, un man viena plauksta vienā pusē, otra plauksta otrā pusē, un es turu uzmanību uz plaukstu vidučiem. Un viss. Un neko negaidu, kādu rezultātu, un klausos, ko Eva stāsta. Ja? Protams, ka tas sadalīs uzmanību, ja? Jo jums daļa uzmanības aizies, lai paklausītos, ko Eva saka. Ja? Bet, teiksim, šis sākotnējais uzstādījums, ja, tas ir tā kā es uzlieku, nu, kā fizioterapijā, ja, uzlieku tur sildīšanas kaut kādus, ja, ieslēdz tur, notiek process, ja. Tieši tāpat redzat, ka jūs tagad šādā te veidā uzlikāt plaukstas, ja, tas tā kā pie fizioterapeita kabinetā, ja, uzlika jums sildierīces, lai tur viss sakārtotos, nu, tā jūs turat tagad. Vai nu celi, vai muguru starp plaukstām, vai kādu savu mīļo, starp citu, jā, mierīgi varat turēt starp plaukstām tā kā gaismas bumbu,
Tas bija viens no maniem tādiem pirmajiem, man liekas, ka jaudīgākajiem piedzīvojumiem dziedināšanā. Braucot no vienas cigunu nometnes, mēs braucām, un tur, nezinu, vai bija jūrmalas svētki vai kas, nenormāls vilkšanās un korķi un tā tālāk. Un braucu kopā ar burvīgu ģimeni, un tā sieva saka, jūs neuztraucieties, bet man tā sāp galva, es zinu, ka man tūlīt paliks slikti, un jūs neuztraucieties. Ko es sēžu aizmugurē, ko es varu darīt? Ja? Es vienkārši starp plaukstām turu gaismas bumbu un viņu šajā gaismas bumbā, un viss. Visu, vairāk neko. Jo es neko citu nevaru izdarīt. Ja? Mēs tur lēnām tirinamies pa to korķi, un viņi tur priekšā sēž, un es tur līdz viņai aizsniegties nevaru. Es šādi te turu. Un neko, aizbraucam mierīgi līdz galam, un pēc tam viņi saka, tu taču kaut ko darīji. Viņi saka, jo es vienā brīdī sajūtu, ka man pāriet tās galvas sāpes, man pāriet nelabums. Es iemigu tur, es aizmigu. Nezinu. Viņi nezināja, ka tas nevar būt placebo. Ja, šajā gadījumā viņi nezināja, ka es kaut ko tur daru un darbojos. Ja. Tā kā jūs arī varat šitā teikt. Man starp plaukstām gaismas bumbu un gaismas bumbā, nezinu. Mana mugura, mana galva, mans celis vai kādam manam mīļajam kaut kas, vai viņš pats tur iekšā. Jā, un Eva tikmēr stāsta, kas tur būs kursā. Tas ir valcīti medrā, ja? Jā. Kaut ko ar balstu, bet visums laikam saka, ka man nav jārunā. Tad tu rādi un es komentēšu. Nevis kārtībā, es pamēģināšu. Tā, mīļie, pirmkārt, paldies, Mariņ, tev, es saku, es jau to visu zinu, un mēs jau 3 gadu atpakaļ to visu par to runājam. Bet katru reizi ir kaut kas, ko tu saproti un sadziedi citādāk un savādāk, vai beidzot sadziedi, ja? Tā kā nav tādas, arī šajos procesos nav nekāda nobeiguma. Tu nevari būt gatavs visu laiku. Kaut kādā brīdī tu vienmēr kaut ko atkal jaunu uzzini tajā visā. Jā, es tieši gribēju teikt, ka cigunā, aiziet uz cigunu, es izdzirdēju šos 2 būtiskos teikumus, kuri vēl joprojām attīstās manī, kurus es izprotu vēl joprojām. Pirmais teikums, viss ir enerģija. Un otrs teikums, kur ir mana uzmanība, tur plūst enerģija un tas aug lielāks. Un tie ir ļoti teikumi, jā. Un viņi joprojām, es viņus atklāju atkal un atkal dziļāk un dziļāk. Tā kā, jā. Jā, man prieks. Labi, mīļie, tagad ir kārta man, un es jums pastāstīšu, kas ir lācītim vēderā. Jūs tikmēr darat uzdevumu. Tad es jums, tūliņās paņemsim, izdarīsim šitā. Dziedinošo plaukstu dziedinošais pieskāriens ir kurs, kas ir audio formātā, video kurs, audio-video formātā. Kopā ir 29 nodarbības, un viņš pamatā ir videokurs, kad jūs varat viņu apgūt vienalga, kad jūs gribat sev ērtā laikā. Bet, ja ir piesaistīts coaching sesijas, kas ir tā pievienotā vērtība tam visam, tad vienmēr ir kaut kāds laika nogrieznis, kurā tas kurs ir ar visām, tā kā šeit un tagad. Un kurs sākās 16. jūnijā un beidzās 16. jūlijā veselu mēnesi. Jūs varat ienākt tajā mājaslapā. Es domāju, ka daļa jau no jums to visu ir izlasījuši. Tātad, kas iekļauts programmā, 29 audio un video nodarbības. Tātad meditācijas, enerģijas aktivizēšanas prakses un ķermeņa tehnikas darbam ar sevi. Praktiskie uzdevumi, dienas jautājumi dziļākai pieredzei un apzinātībai. Regulāras coaching sesijas ar pasniedzēju, kur iespējams uzdot jautājumus, nostiprināt apgūtu un saņemt atbildes.
Tātad vasaras laikā šīs pavisam būs 4 coaching sesijas, tātad starts, nobeigums un pa vidu 2. Un vasaras laikā sesijas sākās 8 vakarā. Tad mums būs slēgtā grupa WhatsAppā. Jā, tas viss kursā iekšā dziedināšanas, seansu veidošanas princips sev un citiem. Un elpas uzmanības un enerģijas vadīšanas tehnikas, prakses enerģijas atjaunošana un iekšējā miera un harmonija, iekšējā miera un harmonija ikdienā. Tas tādu ļoti steidzīgi un ātri. Ir ļoti interesants Mairas video, ja jūs nenoskatījāties, noteikti noskatāties. Un tad šeit ir par pašu programmu, par to, kā viņa veidota, ko jūs tur vēl apgūsiet, tāds sīkāks. Tad ir programmas struktūra. Tātad pati programma ir sadalīta 4 blokos. Sagatavošanās un iekšējais stāvoklis. Un otrā daļa ir enerģijas aktivizēšana plaukstās un ķermenī. Trešā daļa ir dziedināšana, seanse sev un citiem. Un 4. daļa ir enerģijas atjaunošana un dziļāka pieredze. Tā kā mēs iesim ļoti no tādām pavisam vienkāršām lietām, mēs iesim uz ļoti dziļām un pamatīgām lietām. Tā kā tas tāds diezgan interesants process, sākot no tā, ka es māku tikai sasildīt plaukstas un turēt bumbu, beidzot ar daudz dziļākām lietām. Jo enerģijas atjaunošana nav tikai par enerģijas atjaunošanu rokās, tā ir arī par mūsu iekšējo enerģiju, kurā mēs esam un kāda mēs esam. Un tad par ieguvumiem dziļāku kontaktu ar sevi un savu ķermeni, spēju sajust un aktivizēt enerģiju, praktiskas prasmes palīdzēt savam citiem, lielāku mieru un iekšējo stabilitāti, plašāku skatījumu uz vietniecību un cilvēka iespējām un pieredzi, nevis tikai informāciju. Arī varu jums teikt, ka pašas video nodarbības ir apmēram līdz pusstundai tik garas, un tur tiešām ir ļoti daudz prakses iekšā. Jo te vajadzētu tā kā sākumā to informāciju par to, kā tas viss darbojās. Un tālāk jau ir pieredze un prakse, un pieredzi jūs nevarat iegūt, ja jūs nedarbojaties. Tagad es jums izstāstīšu, kādas ir iespējas šajā kursā piedalīties, bet jūs klausieties uzmanīgi, tāpēc, ka iespējas ir daudz, un jūs varat nobrukt. Būs jums arī rītdien vēstulē, bet jūs varat nobrukt tajā visā, ja jūs tā pa virsmu klausieties. Tātad, pilna programma maksā 108 eiro. Šeit mums ir divas opcijas. Un tas nozīmē tiem, kas ir pirmoreiz šajā platformā un šajā notikumā, tad jūs varat aizdomāties par to, ka varbūt vajag kaut kur vēl pieslēgties, lai ir izdevīgāk. Ja? Tātad visi tie, kas piedalījās pēdējā 21 dienu izaicinājumā Sirds un smadzeņu sakārtotība, jums ir atlaižu kodiņš izsūtīts e-pastā, jums ir atlaižu kodiņš ielikts grupā, un jums viss šis kurs ir pa 78 eiro. Tāda pati opcija ir visiem tiem, kas piedalījās kursā 2023. gadā. Jums ir arī atlaižu kodiņš, bet jums ir jāraksta man privāti. Vai jūs gribat, vai jūs negribat šo kursu turpināt, vai iziet no jauna. Un būs arī nosūtīta vēstule šajās dienās. Tātad tiem, kas bija 21 dienu izaicinājumā Sirds un smadzeņu sakārtotība, un tie, kas 2023. gadā izgāja šo kursu, jums ir atlaides. Ja jūs gribat ņemt tikai un vienīgi pilnu programmu. Nākošās divas iespējas, kuras man liekas vajag apdomāt, kuras ir jēgpilnākas. Bet skatieties, protams, katrs pēc savām spējām un visu pārējo. Tātad, ja jūs pērkat
vidū platformā ir abonements, kurā ir ļoti daudz, gandrīz visi izaicinājumi. Mums viņu ir ļoti daudz, vismaz, man liekas, tagad ir salikti iespējams kādi 10, ja, jo mums no dzīves elpas nāca līdz ļoti daudz šie izaicinājumi. Tur ir iekšā meditācija bloki, 2 Mairas un Betijas. Tur ir iekšā kursi, gan jaunie, gan arī tie, kas ir atnākuši no dzīves elpas. Tur ir iekšā arī dažādas nodarbības, kas ir bijušas ar pasniedzējiem. Un tātad, ja jūs pērkat šo te 6 mēnešu abonementu par 150 eiro, ja starpība 108 un 150, es domāju, nav liela, bet jums ir pusgada 6 mēnešu abonements, jo parasti abonements maksā 29 eiro mēnesī, vienkārši abonements. Jūs saņemat dāvinā šo kursu. Pērkot 6 mēnešu abonementu, jūs saņemat dāvinā šo kursu. Un kurs jums ir pieejams arī tad, ja jūs pēc 6 mēnešiem vairs negribat turpināt vidū izmantot zināšanas, kas ir vidū abonementā, programma jums paliek tāpatās. Bet es ceru, ka jūs gribēsiet, jo mums tagad nāks daudz jaunas lietas klāt. Būs interesanti. Un, tā kā visizdevīgākais variants ir 12 mēnešu, jeb gada abonements, 264 eiro. Jūs šeit, pirmkārt, jums ir abonements uz gada, un arī jūs saņemat piekļuvi šim kursam, un tas paliek arī jūsu rīcībā tad, ja abonements beidzas. Tātad, ja, un tiešām jūs varat ieiet šeit uzspiežot, šeit uzspiežot uz pogu, vienalga šo vai šo, jūs aizvedīs uz abonementu. Un te jūs varat izskatīt visu kādas programmas ir pieejamas. Šeit ir tāds slaidrādes, ja, kas ir ietverts šajā te izaicinājumā, ja. Bet abonementā. Un te ir apraksts, jo parasti te ir 1 mēneša, pusgada, un tad ir gada abonements. Tātad, un attiecīgi ierakstīts, kas kurā ir pieejams, ja. Tātad, tā ir viena versija, ko jūs varat izmantot. Un šī ir visizdevīgākā, protams. Ja jūs saņemat, ja jūs nopērkat gada abonementu, tad jūs par 108 eiro saņemat dāvanā šo te kursu. Un jums vēl ir pieeja milzīgam klāstam, kurš visu laiku, ik pa laikam papildinās. Tad aiziesim uz platformu, un es jums parādīšu, kā tur iekšā izskatās. Jo tad cik platforma ir jauna, tad arī jums daudz lietas ir jaunas. Un šeit es jums parādīšu, kā izskatās pats kurs iekšā, tātad visam mums ir 29 nodarbības, un šeit ir pirmais solis ievads, pirmais solis sagatavošanās lieliskam rezultātam, un šeit ir nospiežu bultiņi, jūs šeit redzat, te ir nodarbība, tas ir pagaidījis jau. Jā, te ir tātad nodarbība dziedinošies pieskāriens, dziedinošo plaukstu dziedinošais pieskāriens. Otrā nodarbība, kas ir dziedinātājs, tās jau ir visas video nodarbības iekšā, ja? Un tā katru dienu jums ir kaut kas, kur ir vairāks, jo tas ir atkarīgs no tā, cik tām daļām ir tās nodarbības, jo daļas visas nav pēc vienāda skaita, ja? Un te ir, teiksim, otrā daļa, te ir atkal visas nodarbības, un tad ir atkal trešā daļa un visas nodarbības, un jūs vienkārši uzspiežat uz nodarbību, šeit ir stāsts dienas jautājums mājas darbs, un šeit ir pati video nodarbība, ja? Un tā katram, un coachinga sesijas, es tagad reiz neatradīšu, kur es viņas ieliku, vienkārši.
Bet viņām vajadzētu, re, kur ir, jā, te ir datums, tātad to arī jūs varat ieiet apskatīties, kuros datumos ir coaching sesijas, tātad mums 16. datumā, 16. datumā ir starts, tātad starta tikšanās Zoomā, ja, te, kur ir, un tālāk ir 29. laikam bija, tā kā pirmā Zooma, jā. Tas viss ir iekšā jums tajā programmā, jums nav nekur uz ārpus jāiet, nekas jāmeklē. Un arī pēc tam, kad Zoom nodarbības beidzās, jūs turpat arī turpat arī tiks ievietots šis te ieraksts. Nu, tā tas šobrīd izskatās. Tātad tie, kas nezina mājaslapu, mēs esam ļoti jauki. Mēs esam ļoti jauki, tātad vēlreiz. Un, jā, tātad te ir visi jūs varat iet, tātad saiti ir grupā, saiti ir čatā, un atcerieties tātad vēlreiz cenas. Tātad 108 eiro ir tikai kurs, nu, protams, ar coaching secījām, viss kārtībā. Tur ir viss, kas ir vajadzīgs kursam. Tiem, kam bija tie, kas bija uz izaicinājumu, tie, kas bija uz kursu 2 gadus, 3 gadus atpakaļ, tiem visiem ir atklāja. Tātad, tie, kas grib vairāk un iet dziļāk un būt viens no vidū platformas kopienas dalībniekiem, jūs varat domāt par šiem abonementu iespējām. Ja? Nu tā, tas man laikam ir īsumā viss. Nezinu, tātad, jā, tas es višku esmu apjukuši šodien, es nezinu, ka gaisā kaut kas ir tāds. Vai nu tās plaukstas jūs tur visu tur? Vai nu plaukstas, vai tā 7 dienu būšana tikai uz ūdens ir iztīrījusi smadzenes. Es tā kā, jā, pieļauju, man šodien ir 8. diena un es sāku uzturu lietot, un ir diezgan grūti, godīgi sakot. Nu, tā kā, nezinu, bet ir forši. Visiem iesaku, bet, protams, ir prātu. Jā, nelecot uzreiz momentāli, bet izējot pēc apzinātā uztura principiem visus posmus, tad var lekt. Forši sajūta, forši. Viss no manis. Tu vari paturpināt. Es jau, tā kā drusku minēju par to, ka šajā laikā šīs lietas mācīties no vienas puses ir pieejamāki, jo ļoti daudz, kur par to runā, ļoti daudz, ko stāst, tas ir moderni, trendīgi, populāri un tā tālāk. Bet no otras puses ir tā, ka tā bioķīmija reāli ir mainījusies. Enerģētika reāli ir mainījusies. Tas nav bla, bla, bla. Tas ir, ko saka fiziķi, ko saka astrologi, ko saka biologi, ja, kad tiešām ir mainījies. Un es varu kļūdīties tajos ciparos, ja, par to, ka ūdeņraža tur atoms, kādā veidā viņš ir mainījies, ja, un mēs taču lielā mērā arī no tā sastāvam, un arī gaiss no tā sastāv, nosacītais gaiss. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas, kas agrāk varbūt prasīja daudz pūļu, lai to iemācītos. Tagad tas notiek dabiskāk. Tagad var teikt, visums ir atvēris durvis tam, lai šīs dabiskās spējas mēs atcerētos vieglāk. Mēs viņās ieietu vieglāk. Un man ir aizdoms, ka tas ir diezgan būtisks arī normālas eksistences jautājums ikvienam cilvēkam, tāpēc, ka krahu piedzīvos tā medicīna tādā izpausmē, kādā viņa ir, farmācija tādā izpausmē, kādā viņa ir, tad man ir aizdomas, ka arī farmācija meklē
šajā vidē, kā viņi var ielausties, un nu, daži procesi par to liecina, kā šis te foršais zinātnieks, kurš radīja šo te zinātnes nozari epiģenētika, kas saka, ka mūsu emocijas un enerģija iespaido to mūsu bioloģiju, mūsu šūnas lasa šo informāciju, kādā pārtulkojas mūsu emocijas, mūsu domas, pārtulkojas frekvencēs, informācijā, un priekš šūnas, šūna to uzņem ar 100% efektivitāti. Savukārt tableti, mūsu gramošanas sistēma, ķīmiskus elementus mūsu gramošanas sistēma tur dažādi ietekmē, un no tā mēs saņemam daudz mazāk efektivitātes. Tāpēc šie visi dziedināšanas paņēmieni ir daudz efektīvāki un šobrīd pieejamāki sajust, lietot dabiskāk, vienkāršāk, brīvāk. Lūk. Un tāpēc man šķiet, ka lai nebūtu šoks un šausmas par to, ka ārprāts, kas tur tagad darās medicīnā un farmakoloģija, ja, man nekas nav pret ārstiem, man nekas nav pret zālēm atbilstoši adekvāti lietots, bet viņas arī nav brīnumtabletes. Un to atzīst ļoti daudzi gudri ārsti un zinātnieki, ka mūsdienu medicīna ar hroniskām lietām netiek galā, ka tās slēpjas tiešām dziļākos slāņos un dziļākās lietās. Savukārt šī te enerģētiskā medicīna, ja, viņa spēja aiziet līdz tam blokam, tam enerģētiskam blokam, kas ir kā pirmsākums fiziskajai izpausmē pēc tam kādā disharmonijā. Nu tā, līdz ar to apsveicu jūs, jums būs daudz vieglāk to iemācīties, to sajust, to lietot un to praktizēt, jo pats visums jums nāk palīgā. Nu tā. Nu ko, es ceru, ka tiksimies kursā, ja ne, tad varbūt, kā bieži saku, vai nu ne tagad, vai nu ne es, bet kaut kur, kaut kad jau jūs pilnīgi noteikti nonāksiet pie šī te iekšējā avota, kurš dziedina, un tas ir ikvienam. Lai ko mēs domātu, lai kā mēs tevi lamātu par es neko nejūtu, man nekas nesanāk un tā tālāk. Nav tā. Tā nav cilvēka, kam nesanāk. Ir tikai cilvēks, kuram tas neinteresē, kurš to negrib darīt. Bet katram, kurš grib to darīt, kurš grib šīs dabiskās iemaņas, katram sanāk. Tā kā uz priekšu, lai izdotās, un ceru, tiksimies kursā. Laimīgi! Atā!